Kā nomainīt savu velo kameru mājas apstākļos? Šodien noskaidrosim to, kā mājas apstākļos nomainīt savu velo kameru un kāda kamera tad ir īsti vajadzīga. Un, lai to visu paveikt, mums būs nepieciešami cimdi, kamera, montējamās lāpstiņas, iespējams arī uzgriežņa atslēga, pumpis, kā arī pats velorats. Un kur to visu dabūt, tur ielūgoties šajā internetveikalā goodhappybikes.shop, un mēs to nosūtīsim visu nepieciešamo pa pakomātu. Tad sāksim ar to, ka mums ir jāizvēlās pareizā kamera. Uz kameras šeit ir norādīti izmēri, gan solās, gan arī milimetros. Līdz ar to mums ir jāpaskatās, kas ir rakstīts uz riepas. Tātad šeit pat uz riepas arī ir norādīts izmērs gan solās, gan milimetros. Un mēs salīdzinām uz riepas norādīto izmēru kopā ar to, kas ir norādīts uz kameras. Uz riepas ir 26 solas 1,95. Viņš iespraucās starp 1,75 un 2,0. Tātad mums šī kamera sadara ar šo riepu. Tātad sāksim mēs ar cimdiņiem. Uzvalkam tos. Vienmēr izvēlamies arī normāls instrumentus. Šajā gadījumā tās būs normāls lāpstiņas, tādas, kuras nesaskrāpēs tavu velo ratu, tādas, kas nesabojās tavu velo kameru, vai arī tādas, kas nesabūzīs uz pusēm, kad tu montēsi nost riepu. Un neiesaku izmantot arī neko citu, kas varētu tavu riepu sabojāt, it sevišķi kaut sastus priekšmetus, skrūvgriežus, uzgriežņa atslēgas vai ko citu, ko mēs bieži vien varam atrast mājās, lai censtos nomontēt nost riepu. Un priekš kā mums atslēdziņa, tikai tādā gadījumā, ja mums ir uzgriežņa asīte, kurai ir skrūves, kurai nav quick release, kā šajā gadījumā, kur mēs varam ar roku izņemt ārā ratu. Tad sāksim ar to, ka mums no velo ir jāizņem ārā rats, kam ir quick release, šāda te tipa. Tas viņu attaisa vaļā, paskrūvē bišķiņu uz āru, pretī pulksteņa radītāja virzienam, un rats iznāk smuki ārā. Kam ir uzgriežņa atsīte, tad izmanto uzgriežņa atslēdziņu. Kam ir kaut kas cits, piemēram, kā seškante vai iebūvēts, integrēts jau šis quick release, līdzīgi kā šam. To tu vērtē pats pēc situācijas skaties, ja tu galīgi neko nesaproti, jāvēršās pie velomeistara. Tad ņemam velo ratu, atskrūvējam no spicīti, paņemam šīs te montējumās lāpstiņas, šādā te pozā ieliekam aiz riepas vienā pusē un kaut kādu, 10 cm atstarpi uztaisam un ieliekam nākamā. Un tad spiežam lejā vienu malu un pēc tam arī otru. Tad riepas smukāt nāk vaļā, tad šīs te vienas lāpstiņas arī paņemt un spiest stumt viņus priekšu. Un viņš smukā dalās. Tātad mums riepai viens borts jau ir nost. Mēģinām nodabūt otru. Otrs jau nāk pavisam vienkārši. Aizliekam īkšķi, pastumjam riepu uz priekšu, uz augšu un stumjam nost no malas. Volā! Pirms pašu kameras nomaiņas mums jānoskaidro, kas par vainu ir vecajai kamerai. Tātad ņemam pumpi, liekam virsū, uzpumpējam nedaudz un klausamies. Ja neko nedzirdam, varam ieliet izlietnē vai spainī ūdeni, pagremdēt kameru un paskatīties, uz kurieni nāk gaisa burbulīši. Gadījumā, ja atrod kaut kādu caurdūrienu, pārbauda arī apvalku. Tātad apvalku pārbaudam mēs ar šiem te pirkstiem, ar šiem te turam un šļūcam cauri. Šļūcam šādā veidā cauri uz riņķi un meklējam, kur varētu būt kaut kas iedūries. Pārbaudam kārtīgi, ja neko neredzam, tad tur nekas nevajadzētu būt. Un tad arī pārbaudam pašu aploci. Paņemam, paskatāmies uz riņķi, pabraukājam ar pirkstiem, gar borta maliņām, iekšpusē, vai nu kur nekas neķerās, nedurās un negriež. Ja tur viss ir kārtībā, tad liekam apakaļ riepu uz rata. Tātad velo rats kreisā puse būs quick release puse. Ratam, kuram ir uzgriežņa asītes, varbūt nav svarīgi, uz kuru pusi tu viņu liec. Ja nu vienīgi viņam nav kāds elektromotoriņš ar norādītu virzienu, uz kurien ir jāripo. Tātad ņemam riepu, paskatāmies, uz kuru pusi griežās un dodās riepa.
Bieži vien to arī var noteikt pēc riepas raksta, bet ja tu īsti nesaproti, uz kuru pusi šīs rakstas norāda, to arī riepai uz borta maliņas atrast virzienu. Bieži vien tās ir pultiņas, kas norāda tos, kuru virzienu ir nepieciešams griezties riepai. Šad tad tur ir vienkārši uzrakstīts rotation un norādīts virziens. Tad liekam kopā. Ņemam riepu un ratu. Liekam tā, lai rats ieteiz riepas vienas maliņas. Tā kā viena maliņa ir aizsniegta, tad cenšamies dabūt pārējās iekšā. Ejot uz riņķi. Tātad šeit labi redzams, ka riepas viens borts ir ārā un otrs ir iekšā aplocē. Tad mēs ņemam kameru, pakojam to vaļā. Ņemam to ārā un iepūšam tajā nedaudz gaisu, bet nedaudz, lai viņa nav plakana un neizķerās kaut kur aiz riepas, montējot to virsū. Ar šitik daudz jau būs gana. Tad liekam iekšā. Ņemam pašu velo ratu, atrodam ventiļa paredzēto caurumu un pastumjam riepu tā kā malā. Šādi te. Pastumjam viņu malā un liekam iekšā tur ventilu te caurumā. Esmu viņu ielicis. Tagad mēģinu riepu dabūt atpakaļ pāri kamerai, neko nenoplēšot, ne bez stresa. Varbūt tā smuki pārliekam pāri. Un tad stumjam kameru zem iekšā riepā. Šādi te. Skatāmies, lai nekur nekas neaizķerās. Nu, lūk, kamera ir iekšā. Iesaku to visu darīt uz zemes, noliekot ratu uz zemes, atsutējot to, bet tā būs daudz vienkāršāk. Tad ņemam ar pirkstiem riepas to bortu, kas ir palicis ārā, liekam viņai aiz aplocis un tā ejam uz riņķi. Skatāmies, lai kamera nav palikusi starp riepu un to iekšējo bortu. Vaktējam to visu, lai mēs neiespiestu kameru. Ejam uz riņķi. Ja kādam beigas paliek par stīvu un ciešu, tu vari izmantot arī lāpstiņas. Tu vari viņas ielikt šeit un paspiest, bet es prātīgs, es uzmanīgs skaties, kur atrodas kamera, lai viņi neatrodas uz borta un neiespēt to un necenties tur ar varu neko darīt. Jo viss smuki lien virsū ar pirkstiem. Protams, varbūt ne tām stīvajām, cietajām vai bezkameru riepām, kurām šis viss pasākums ir daudz sarežģītāks, bet tādos mājas apstākļos parastam ratam to visu var viegli un vienkārši izdarīt. Tad šis mums ir salikts, mums tur iekšā vajag dabūt tagad gaisu. Ņemam pumpi un pumpējam iekšā gaisu. Cik daudz pumpēt? Uz riepas arī katrs ir norādīts šīs te pumpēšanas pretstības daudzums. Vien tie ir abi, gan bāri, gan PSI. Tad tu skaties, kas tev ir uz pumpi virsū rakstīts, un tad tu arī pumpē. Manā gadījumā man ir abi divi, gan bāri, gan PSI. Mūsu tādiem platumgrādiem pazīstamāki noteikti būs bāri. Es ņemšu bārus, man ir norādīts 2,8 līdz 4,5. Man personīgi patīk pumpēt tādas cietākas riepas, lai viņas labāk ripotu. Necenšamies baigi pārspīlēt, ejot pāri šīm robežām. Pumpējam līdz maksimumam norādītajam, un tad ķeramies klāt pie pumpēšanas. Tajā brīdī, kad mēs pumpējam, ļoti svarīgi ir arī sekot līdz tam, lai riepa neslīd pāri bortam. Tas nozīmē to, ka kaut kādā vietā kamera ir paslīdējusi zem pašas riepas bortiņa, kas viņu stumj ārā. Gadījumā, ja turpinās pumpēt, kamera uzsprāgs. Apvalks noslīdēs un kamera uzsprāgs. Tāpēc sekojam līdz, papumpējam bišķiņu gaisu, paskatāmies, vai riepa atrodas iekšā. Un ļoti svarīgs ir arī šis te moments. Šeit var redzēt smuki, kur iet riepas borta atzīmīte. Šeit viņa pazūd, un tad viņa atkal nāk ārā. Sekojam līdz tam brīdim, kad tur viss notiek, ja vajag, tad tādai patukšākai riepai to bortu paļoci, palīdz tai riepai iztaisnoties un iet iekšā savā vietā. Tad, ja viss ir smuki, tad pumpējam līdz galam, un velo kamera ir uzmontēta. Tad mēs liekam iekšā ratu apakaļ
velosipēdā, skatāmies, uz kuru virzienu šī te riepa griezīsies, sekojam tam līdzi, un tas viss ir tieši tik vienkārši. Ja vēlaties vēl vairāk šādu tipu videoklipus, seko YouTube kanālā Gotthard B-Bikes, spied like, komentē, ja vēlaties kvalitatīvas velopreces, tad ielūkojies mūsu internetveikalā gotthardbbikes.shop. Tas šoreiz arī viss. Čau un neaizmirst mīties!